Skatos, pagalms ir izlēdzīts galīgi. Nu, tāpēc, ka 2 nedēļas mājās jau sēž, tad arī mājas darbi jāizdara ir, kamēr brīvs ir no jūras. Tad jāpaspēj izdarīt visu pārējie darbi arī. Pagriezīs mazliet ārā. Tas šī tā tava cēluma svētnīca. Nu, pagaidām, jā, šī tāda maziņa darbnīciņa kādreiz man bija, un tagad esmu pārnācis uz šejienu. Bet, nu, te es vairāk rudens pusē un ziemas sezonā, kad augsts ir ārā lietains un sniega un tā tālāk, un tad es pa šejienu ņemos. Vasarā tad vairāk pāri. Bet no jūras vajag atpūsties? Nu, mazliet jau vajag reizēm, bet tā kā tagad jau gan arī 2 nedēļas mājās sēž, tad jau prasās jau apakaļ. Jo tā jūra kaut kā pievelk. Kādu laiciņu varētu pasēdēt mājās 2-3 dienas, bet vairāk, ja iet pāri pa nedēļu, tad jau atkal katru dienu skatās laikziņas un pēta, kad tad atkal tiks apakaļ jūrā. Tāpat tās ir brīži, kad tu brauc uz jūru un nedēļu no vietas, un tu tur īsti neko nevar noķert, ka tu vairāk esi nobraukājis degvielu nekā nopelnījis, bet atkal pienāk savādāks laiks, citi vēji iegriežās, un atkal ir kaut kas labāks. Nu, bet kā tās dusmas par to tukšumu pārvarēt? Nu, nekā, nospļaujās un gaida nākamo dienu. No rīta celies, brauc, skaties atkal. Tad jau redzēs, kā būs. Labāk jau gan jau, ka būs. Šobrīd es griežu ārā veco linumu no striķiem, lai pēc tam atkal varētu iešūt jaunu, kaut ko savādāku un atkal turpināt ar šo pašu ķert zivis. Šitie ir viss sapildīti ar tīkliem jau, tie ir gatavi jau doties uz jūru. Šeit ir izgrieztie visi striķi, kur tiks šūt jaunie linumi iekšā. Un tad jau atkal dosies apakaļ uz jūru. Bērnībā es nedomāju, ka es būšu zvejnieks. Es domāju, ka es būšu galvenieks, tāpat kā tēvs. Bet nu, kaut kā izvērsās tā, ka tagad nodarbojos ar zvejniecību. Bet nu, tas tā laika gaitā viss bija kaut kā salicies, jo gribējās palikt šeit dzīvot uz vietas, bet tā kā te tūmā tās darbvietas īsti nekādas nav. Tad vajadzēja izdomāt, kam pievērsties un ko darīt, lai varētu palikt šeit un kopt īpašumu un dzīvot šeit pat uz vietas Mazirbē. Nu, un tā kā jau no 18 gadiem es gāju līdz draugam jūrā pašpatēriņu zvejā, tad izlēmu, kad pievērsīšos tam. Pēc tam pats sev nokārtoju pašpatēriņu licenci. Pagāja kaut kāds 2-3 gadus vairāk. Nu, un tad tā bija tā lieta, kas bija viens no izvēles variantiem, ko izvēlēties, ko darīt šeit. Un tad sakrit tā, kad viss ir sanācis un lēnā garā attīstos. Šeit arī ar galdniecību es esmu ņēmies Mazirbē. Pats mājās tādā pašā darbnīcā, kur es tagad tīklus griežu ārā. Kādreiz arī pabeidzu skolu un arī taisīju visādus galdus un grēslus. Bet kaut kā tā lieta beigās līdz galam neaizrāva. Īsti nopelnīt ar to, taisot galdus un grēslus nevarēja. Un tāpēc vajadzēja kaut ko savādāk. Un tā jūra bija viens no variantiem, ko es domāju, ko varētu darīt. Jo tā ir lieta arī, kas man patīk. Lai gan man bērnībā nekāds sakars ar jūru nebija. Vecāki ar tur nav gājuši jūrā, neko nav zvejojuši. Tā kā daudziem jau ir bijis tā, ka viņš jau ir mantojis, vai vecāki gājuši jūrā, vai kaut kas ir atstāts no vectēva. Jā. Bet man tur viss ir no nulles sācies. Šis linums ir vienos caurumos saplēsts, viņš ir nolietojies. Tāpēc viņš tiek griezts ārā. Bet griezts tiek ārā tāpēc, ka nevis pirkts, piemēram, jauns, jo šie striķi maksā vislielāko to daļu summas no visa tā tīkla. Tiem pludiņam? Jā, pludiņi un svini. Reiz gadā visiem tīkliem jāpāriet pāri ir
jāsaprot, kurš vēl ir derīgs, kurš nav derīgs, kur ir jēgas mest un kur nav jēgas mest. Nu, sievietes jau, piedošana, to darīt pie televizora un pie seriāla mīļot tādus darbus. Nu, ir, piemēram, jaunos tīklus, es arī šo istabā pie televizora vakaros, kad nav ko darīt, tad sēžu, skatos televīziju un šuju lēnā garā. Bet tagad griešanas process notiek šeit Darbnīcā, jo tomēr tie tīkli nav baigi tīrie un labi, šitas vēl ir tīrs. Bet reizēm viņi ir netīri un tad baigā, netīrība baigā paliek. Jo kādreiz jau bija kaprona tīkli, man tur stūrī arī viens stāv. Tas man ir atdots, bet tas arī netiks tur vairs izmantots. Un tā Mazirbiē tiek zvejots pamatā ar Ķīnas Tautas Republiku, jā? Tā varētu teikt, jā. Jāparājās, jā. Jāparājās ir, jā. Jā. Tā kas tas par āmi? Tas ir, kur tīkls mazgā. Bet es jau viņu sen uztaisīju, tā kā vēl pašpatēriņa tīkli bija, bet tas arī jāuztais lielāks ir, tas jau ir sapūs. Kaut ko nopietnāk vajag, tāpat arī terasīt vajag, lai var normāli ar piekabu piebraukt un uzlādēt tos tīklus kastes virsū un tad ņemties. Un te viens diplomāts galvnieks ir izsosījis kūpināto. Jā, tas arī jau ir, 3 gadus vecs. Jo. Tā es viņu te taisīju. Bet no zivs nokūpināt var. Dūmbūdiņu. Tā kā tā. Nav daudz, te priekš sevīm tikai ir kūpināts. Bet te jau var droši būs jāpārtais un jāuzlabo jau. Bet tās zivs ikdienas uzturā nekad neapnīk. Es jau baigi esmu viņas, es jau esmu atēdies, es arī baigi neesmu tas, kas dienā tās zivs tur ēd svaigās. Bet, protams, uznāk jau tādu brīži, kad tev gribas, piemēram, to cepto buti. Nav tā, ka baigā kāri katru dienu, piemēram, zvejnieks tagad esmu un tagad katru dienu ēdīšu. Un šitas tīkls arī ir pabijis vējā jūrā. Nē, satinies. Ir palicis neizņemts, nolikts malā, sapinies. Tad šitā ķēpa ir diezgan paliela, kamēr tad viņi dabū visu vaļā atkal. Nevar nolīt kaut kādu melnstrānieku, lai to izdara. Jā, es jau labprāt, bet nav jau tā pacietība daudziem arī. Jo citi jau arī iedot kādam piņķerēt, viņš tā ar spēku paņemt, paraut, un tad tur beigās ir atkal vēl viens jauns caurums. Tā jau viņi ir pietiekami daudz. Tāpēc tā riepa vajadzīga? Tāpēc tā riepa tur ir, jā. Viņš viss ir sagriezies. Bet tīkli kā tāda, tas ir dārgs prieks? Jūras tīkli tāda. Tīkli ir. Tā kā man jaunajam zvejniekam, jau 2. gads, 3. būs tūlītās. Sākums jau bija diezgan traks, ka tev visi tie tīkli ir jāsapērk. Tad tas prasa diezgan liels naudas. Bet ir daudz cilvēku, kas ir izpalīdzējuši, atdevuši savus vecos, šitos, piemēram, tos pašus striķus, vecos tīklus. Un tad lēnām krāju, un tad jau kaut kas jau arī ir sakrāts. Un pagaidām jau izskatās tīri labi. Sanāks, ko iešūt, un būs arī ko mest iekšā. Tikai tas, ka katrai zivī vajag savādāk tīklu. Tas nozīmē, ka tos tīklus vajag ļoti daudz, jo tas nav tā, ka tu, piemēram, iešoji vienu tīklu, un ar to tagad tu varēsi noķert pilnīgi visas zivs. Jo katram vajag savādāk. Tāda universālā nav, jā? Nav universālā. Kā Oskars par murdiem neesi domājis? Esmu. Par murdiem arī es domājis, tikai tas, ka man tā laiva ir vēl mazliet pa maziņu. Tur vēl man līdz tam ir jāizaug. Priekš tā vajadzīgs ir nopietnāks aparāts. Pagaidām padarbošos ar tiem pašiem tīkliem. Un tad jau laika gaitā sapratīšu, ko darīt, kā darīt. Kempinga stāsts ir
tāds, ka es agrāk te strādāju, kaut kādas 4-5 gadus es te nostrādāju tādā veidā. Vasaras sezonā vienkārši labojot kaut ko un zāli nopļaujot. Bet tad no saimniekiem bija piedāvājums izīrēt, ka man kempingu dod uz īri. Un tas bija tādā brīdī diezgan labs variants un piekrīt. Un tagad otro gadu jau pa šejienu šeptējos un uzkopu un saimniekoju šeit. Zvejniecība jau bija tādā ziņā jauns izaicinājums atkal dzīvē. Un tāpat arī šis bija tāds salīdzinoši liels izaicinājums, jo nestādījāmies priekšā, kā būs, kā nebūs. Turisma ziņā varbūt šī vasara nebija spīdoša, jo tā pusvasara bija lietaina. Daudz cilvēku atteica rezervācijas, jo paskatās laikziņas, Mazribē līs lietus. Ko viņi brauks uz šejien? Pazina atceļ. Bet nākamā vasara viņā, ka būs labāk. Vasaras sezona ir tāda, ka tu tādā bezmiegā dzīvo. Jo tie agrie rīti, 3-4 augšā jūrā, vakarā vēl kaut ko. Tāpat pa kempingu ir jāņemās, tur zāles jāpļauj, jāremontē. Un tas arī viss prasa laiku. Tur darbinieks arī vajag. Kempingā man ir darbinieki savādāk, jo bez darbiniekiem tas nav iespējams. Arī šeit jau uz vietas nav. Tev ir jāmeklē arī no citām blakus pilsētām. Tā kā vasarā visa ģimene ir noskrējusies. Tāpat arī bērns brauc uz kempingu, tur palīdzēt, tur kaut kādas misenes iznest un kaut kādu veļu izkarināt. Cik var, tik palīdz. Pagaidām iet viss kā plānots. Labi, sezonas ir. Šogad sezona bija diezgan slikta, bet tas jau nekas. Nepadosimies un cīnīsimies, gaidīsim nākamo sezonu. Arī es Rīgā, kad mācījos, tad es pa sestdienām, svētdienām gāju uz mācībām. Zemesardzē. Jā, bet tā kā atbrauc uz šejienu, uz Mazirbu apakaļ, tad atkal tās iespējas nav tādas. Uz Rīgu speciāli nebrauks, vai uz Ventspili vai kur. To laivu arī pa laiku, kā viņi bija sākumā, visi tie dzelži bija savādāk uztaisīti. Kādi dzelži vajadzīgi? Tas ir tā vienkārši, lai tu vari normāli strādāt. Piemēram, tu pārbaudi tīklu, tev tīkls iet gar sānu. Tāpēc te ir domāts dzelzs, lai viņš neķertos, lai tas tīkls tev gar sānu aiziet. Lai viņš tev te neiet kaut kur te virsū, uz motora vai tādā pusē, piemēram, uz vadības ierīcēm. Jo kādreiz es laidu viņu pa priekšu ārā tīklus. Tad visu laiku skraidīju turpu šurpu. Jo tā laiva taisni neiet apakaļ gaitā. Tad izdomāju šitā uztaisīt. Kādreiz tie Lībiešu krasts, katrā ciemā, cik māja, tik laiva bija. Ja mēs runājam par to Lībiešu krastu no Kolkas līdz Miķeļa tornim, tad cik jūs zvejnieki esat palikuši? Konkrēti Mazirbē mēs esam divi. Tādi līdz Kolkai Saunagā vēl ir viens zvejnieks. Un Kolkā jau arī ir. Bet tā salīdzinoši maz. Nav jaunā paudze, nav nācis nekas vietā. Vecie ir pazuduši, izmiruši. Un jaunie nav. Tāpēc arī nav tā attīstība tai zvejniecībai, ka nav kas nāk tev vietā, kas nomaina tos vecos. Jo tāpēc arī tās laivas nav. Kā viņas var būt, kad nav kas viņas vada jūrā. Tā kā, piemēram, mums šeit laukos, Mazirbē, piemēram, mums arī tie iedzīvotāji nav. Arī tie jaunie, kas te uz vietas jaunie tikpat kā vispār nav. Man dēls ir, kas skolā mācās, bet tā viņam, piemēram, te Mazirbē uz vietas kaut kādi draugi, ar ko iziet ārā, arī īsti nav. Viņš brauc, piemēram, uz Kolku pie brālēniem. Es, kā mācījos, mēs bijām 5, 6, cik mēs bijām. Tad bija daudz diezgan salīdzinoši, bet šobrīd ir tā, kā ir. Tas jau visos ciemos tā ir. Arī Kolkā jau arī skola, ka aizslēdz ciet. Arī viss jau tādēļ arī brauc ārā no šejienes.
kaut kur uz pilsētām, jo nav jau. Piemēram, vecāki gribētu dzīvot šeit uz vietas, bet viņiem nav, piemēram, bērni, kur laist skolā. Tā pašā Kolkā. Viņiem jāsūt bērns ir uz Roju vai uz Dundagu. Un tu darbojies viens? Es darbojos viens, jā. Kādreiz man nāca draugs palīgā, bet tad arī reizēm var tikt, reizēm nevar tikt. Bet, lai gan es tagad esmu piešāvies viens pats, un man nemaz īsti tā nepatīk, ka man kāds līdz brauc, un man liekas, ka man maisās pa kājām, un jā, es labāk pats savā ritmā, un viss ir kārtībā. Mēs pie mazības veikala redzējām, tur sēdēja vīri, tur spēka gados, tos nevar saukt palīgā kādreiz, ka var? Nē, var, protams, ka var. Mazarbē jau viss jau ir tikpat kā zvejnieki. Visiem ir pašpatēriņa tīkli. Viss kaut kad dodās tajā jūrā, jo tomēr pie jūras dzīvo. Tiem vietējiem jau arī to zivu gribās. Tāpēc arī viņi jau viss ir lietas kursā, kas notiek jūrā un kas nenotiek jūrā. Un kā tas viss tas process notiek, to viss zinu. Bet es viens. Man patīk vienam labāk un savā nodabā. Laiks ir pietiekami. Ja neuznāk vējš, tad tā mazliet ātrāk viss jāizdara, jāpaspēj dabūt tīklu ārā. Jo visādi jau gadās reizēm nepaspēja dabūt, tad paliek jūrā. Viss ir sapinies un pilni ar zālēm un visādi situācijas. Bet tā lielā jūra nekad nav baidījusi? Nē, jūra man nebaida. Es esmu bijis arī ārzemēs strādāt uz kuģi. Un tur tā jūra mazliet savādāk ir nekā šeit. Bet nē, jūra nav tā lieta, kas man baida, un par to es tā vajag neuztraucos. Tas bija pieredzes spiest vajadzība vai? Vienkārši atkal kaut ko jaunu izmēģināt, aizbrauc, piepelnīties. Bet nebija atkal mājās, un it kā jau viss bija kārtībā, naudu varēja pelnīt, viss būtu baigi forši, bet pietrūkst vēl apakaļ uz šejienu. Bet, ja lai tu dzīvot šeit uz vietas, tev ir jādabū kaut kāds variants, kā izdzīvot šeit. Tāpēc tā kaut kas bija jāizdomā. Grūtākais ir, ja tu kaut ko jaunu gribi uzsākt, to uzsākt. Tev viss ir nepieciešams. Tāpat visi tīkli, visi ankuri, laivas, motori, mašīnas. Tas viss prasa naudu. Un bez tā tu atkal neko nevari. Un tas jau arī tā man ir bijis, kad sākums kāds bija. Man ir pāri ankuri, pāri tīkli, laiva. Galīgi tāda knapa, motori nebija, ar airiem deva virsū. Bet laika gaitā viss ir sapirkts un lēnām attīstos. Bet kurš to funkciju iemācīja? Kā attīstīties? Kā to var iemācīties vai dzīvi piespiest? Iemācīties, es domāju, ka to īsti nevar. Tas ir atkarīgs no cilvēka. Kāds cilvēkam ir gribas spēks. Ja viņš negribēs attīstīties, tad viņš arī neattīstīsies. Bet ja tev ir vēlēšanās un spars to darīt, kāpēc ne? Visu kaut ko var izmēģināt un visu kaut ko var piepildīt. Kad pēdējo reizi gribējies braukt pie jūras atpūsties? Atpūsties? Nē, man nav tā. Tāpat kā es, piemēram, citu prasu, kāds ūdens jūrā. Es nezinu, kāds jūrā ūdens ir slapjš, kā viss saka. Bet es, piemēram, šovasar nevienu reizi neesmu bijis peldēties. Un mums tiem vietējiem tā jūra, tādā ziņā mums viņu nepiesaist, lai tur iet, aizbraukt, atpūsties. Labi, vakarā tu vari aizbraukt ar sunu, tur izstaigāties, bet tā īsti ne. Tas nav tāda baigā eksotika mums. Jūs vienkārši zināt, ka tur viņi ir? Jā, mēs zinām, uz kur pusi viņi ir, jā, ka viņi tur liek, piemēram, tagad šalts, jūrā vējš ir, tad nav jēgas, un mēs uz turien doties. Es izmaz no rītiem, kad brauc laicīgi vakaros. Vienīgais, ko redz, ir atpūtnieki un šobrīd, piemēram, bušu makšķernieki, kas cenšas noķert arī butas tikai uz makšķeri. Parasti viņi sagaida krastā, tad vienmēr, ja viņiem tāds neizdevusies diena ir, tad paprasa, jā, vai nav kaut ko iedot, lai var aizvest kādu zivu mājās, lai var sievai pateikt, ka parādīt, ka tu esi bijis tajā jūrā, savādāk pa tukšo visu.
Nu, tā birokrātiskā būšana, tā tur nespiež uz leju, negremdē. Nu, ir jau diezgan sarežģīti ar visiem papīriem un aizpildīšanām, svēršanām. Jo, piemēram, mums konkrēti Mazdirbē ir tā, ka, piemēram, es izbraucu krastā, man ir zivs jānodeklarē, jānosver, jānodeklarē. Bet, lai to izdarītu, tev ir vajadzīgs telefons, kuram ir zona. Bet tas, diemžēl, mums pie jūras ir diezgan problemātiski. Tad ir reizes, ka tu vari aizpildīt tajā jūrmalā, reizes, ka tu nevari aizpildīt, jo vienkārši tev nav tā zona un tu neko nevari izdarīt. Ka tev nav, un tad uzbrauc augšā kaut kur, nezinu, uz ceļa apstājies, un tad tu aizpildi tos, nodod atskaiti, jā, bet tai pašā laikā var kaut kādas pārbaudas uznākt, un man pēc būtības ir jāizpilda, tas viss ir liedagā. Jo es nevaru nebraukt nemaz mājās, kamēr es to visu neesmu izdarījis. Tāpat visi tie pulksteņu laiki, tev ir stundu iepriekš ir jānoziņo, ka tu jau pēc stundas braukšu uz jūru, iešu pārbaudīt tīklus. Stundas laikā var uznākt vējš, un es nokavēšu tos tīklus izņemt. Es nedabūšu viņš ārā, nedabūšu ārā vairāk. Tā kā ir jau visādi tādas lietas. Kādreiz atceros, ka bija pašpatēriņa zvejnieks, bija vienkārši papīra formāta lapa, kurā tu vienkārši aizpildi zivis, reizi mēnesī tu viņu aizsūti, nododi un viss kārtībā. Tagad ir regulāri, visu laiku tev ir telefons vajadzīgs, tāpat arī par tiem slapjiem pirkstiem, tev ir slapi pirksti. Tā kā man vienmēr ir līdzi dvielītes, pēc jūras iznāk ārā, novelk slapjos cimdus. Tu neko sākumā tu tajā telefonā nevar tur uzspiest, tev tur nekas tur mazie pieejami cipariņi, tev svars jāieraksta, tu tur saspaidi krustām šķērsām, nav tā īsti, tā kā vajag. Vienkāršot, ka tu varētu atbraukt mājās un normāli noģērbties, iedzert kafiju un tad aiziet un sasvērt savus zivis. Un tad arī mierīgi pie galda apsēžoties un aizpildot viss, kas ir vajadzīgs. Jo es uzskatu, ka tas tā bezjēdzīgi ir. Piemēram, labi, ja es braucu no Rīgas speciāli uz Mazdirbu mest tīklus, tad es saprotu, jā, tev jāizpilda. Man tas ir 5 minūšu jautājums, es esmu mājās un es to varu šeit izdarīt. Bet, diemžēl tā nevar. Es jau tikai, man 2 gadi ir, ka es ar to nodarbojos. Tāpēc es tās likuma izmaiņas baigi neesmu vēl piedzīvojis. Es jau esmu iesācis ar. Tā kā citi saka, ka diezgan traki tagad ir, bet es jau ar tādām jau sāku to visu to darīt. Pēc 10 gadiem gan jau man būs arī sakrājies tik daudz, ko teikt. Tāpat kā visiem tagad, kas esošajiem vecajiem zvejniekiem. Jo agrāk jau viss ir bijis daudz vienkāršāk. Tas tāpat kā ar tiem telefoniem, visu laiku ir bijuši papīra veidā, papīra formātā. Un tagad kaut kādam pensijas vecuma cilvēkam viņš grib iet jūrā, viņam tagad piespiež, nopirkt krūtu telefonu ar skārienu jūtīgu un tagad kaut kādās programmās tur spaidīt savus nozvejas atskaites, tur rakstīt iekšā. Ja nav zona vēl. Bet tev arī tam vecajam cilvēkam arī jāmāk ar to telefonu darboties. Tas ir pirmais. Plus vēl visas tās programmas apgūt, un tāpēc jau arī daudz ir traki tie vecie zvejnieki. To es arī ļoti labi saprotu. Man kā jaunajiem ir bišķiņ savādāk, tad tomēr citā laikā dzimis. Par jūru runājot, tos mīļākais zīdītājs ir ronis? Obligāti, ka nē. Aizēju un tev ir tikko iešūtie tīkli jaunie, tev ir saplēsti vai tās pašas zivis izēstas, ka tev tikai tur asakas vienam galvas palikušas. Tas ir tas radījums, ko es laikam negribu redzēt. Es nezinu, kāds varētu būt risinājums. Zinātniekiem ir kaut kas jāizdomā, kā viņam ir bail, lai viņš maz nerēgojās pie tiem tīkliem. Ja viņš ierauga laivu, lai viņš mūk no maniem, nevis skrien tai laivai man pakaļ. Piemēram, visu laiku man aiz muguras seko līdzi uz nākamo tīklu, un tad ir tā kā sacensības. Viņš jau pa nakti jau ir apstaigājis visus tos tīklus man, bet tā ir, ka tu esi jūrā, viņš tev seko visu laiku. Tad ir tā kā agrāk man bija kāds vecāks motors, tad bija tā, ka mēs gan iz vienādā ātrumā, un tad kurš pirmais būs līdz tam tīklam. Jā.
Tā laiva nemaz nav tik liela. Vajadzētu jau lielāku, bet ar, lai tu lielāku laivu valdītu, tev atkal vajag lielāku piekabi, traktors vajag. Nu, tie ieguldījumi reiz beigsies. Nu, zvejniecība jau nav tā nebūs tā joma, kur tā investīcijas beigsies, ieguldījumi. Jo tev jau viss nolietojās, tev vajag kaut ko jaunu un pagaidām es neredzu galu, kad varētu apstāties un tev nevajadzētu ieguldījumu. Jā, te pie krasta no tā, bet augšā uz krastu un metru, ka uzbrauc, jau vispār nevar atrast ar tīklu. Tādiem mērķiem ieliek punktu, vismaz zin to vietu. Tālākie mērķi ir kaut kādi jau nosprosti. Es tagad vairāk tiecos uz zivu pārstrādāšanu, to savu noķerto zivu. Šobrīd es viņus laiku pārdodu svaigā veidā, pat uz vietas apkārtnē, bet plāns ir attīstīties tā, ka tu varētu to pašu savu noķerto zivi uzglabāt visu, nokūpināt un pārdot viņu kūpinātā veidā, jo tad tu tai produkcijai piedod vērtību, pievienoto vērtību, jā, un tas ir peļņas ziņā, tas arī tomēr ir daudz vairāk nekā pārdodot svaigu zivi. Lai gan arī to svaigo zivu vajag, jo cilvēki pēc to svaigo arī vēlās. Nu, bet dēlam tādu likteni novēlēt? Ja viņš gribēs, kāpēc nē? Ja viņš gribēs. Viņš arī ik pa laiku atnāk līdzi, paskatās. Kaut kāda interese jau ir. Nu, cik viņam šobrīd? 9. Bet nu, tad jau redzēs. Kā būs. Varbūt būs galvenieks. Nu, es, piemēram, konkrēti esmu tāds, ka, piemēram, ir jau tie nelabvēlīgie vēji, kad it kā zina, kad tā ziva ir mazāk, bet nav jau miers. Liekas jau galvā tev tā doma ir, ja nu būs. Labāk ir aizbraukt uz to jūru, tāpatās iemest tos tīklus, nekā sēdēt mājās un neizmantot to dienu, ka tu vari tikt jūrā. Cilvēks, piemēram, kam nepatīk, kam tā jūra nav hobijs, tad viņš nevarētu izturēt to pašu laika posmu, to nedēļu, ka tu īsti neko nevar noķert un nopelnīt. Kad tāds cilvēks saņem būtu apmetis ar roku. Bet tāpēc arī tev tai nodarbē jābūt hobijam, jo savādāk ar jūru nodarboties, tas ir, domāju, ka neiespējami. Ja mēs atbrauksim pēc 20 gadiem, mēs vēl satiksim te? Es domāju, ka jā. Ja nebūs, nezinu, visādi aizliegumi un tā tālāk. Kad ja ļaus iet jūrā zvejot, tad jau būšu. Projām es taču nebraukšu no tur.